Nu, tad mēs turpinām mūsu interesanto nedēļu. Jā, būsim pie 23. tēmas nonākuši. Vēl joprojām par intīmo tēmu mēs ejam bišķi vēl dziļāk vai plašāk, pareizi sakot, un paskatīsimies tagad arī nedaudz vēl no citas puses, no kustību puses, arī mūsu ikdienā ar mūsu ķermeni, kā mūsu ķermenis, kā viņš kustās vai nekustās, vai cik bieži kustās, un kā tas arī var ietekmēt vispārējo mūsu kopējo labsajūtu un veselību kā tādu, un arī, protams, pieskarties ar intīmai tēmai, arī šo mūsu arī intīmo labsajūtu kā sievietei, tā vīrietim. Ja? Līdzīgi tā kā mēs jau iepriekšējā sarunā tikāmies ar hormonu eksperti Jānu, un šoreiz mēs ar kādu citu interesantu cilvēku, brīnišķīgu, arī starojošu, dzīvespriecīgu būtni. Mūsu mīļo Sanitiņu, Sanita Tamaša, kas arī ir gan fitness treneru, un ne tikai. Es domāju, tas ir tik ļoti šaurs tas rādītājs. Man liekas, viņa pati to par sevi padalīsies. Pirms es dodu Sanitiņai vārdu, es arī vēlreiz jums pašērošu, un arī šeit zem video būs iekšā uzreiz kontakti Sanitiņai, kur jūs varat patiešām ar viņu sazināties. Tad Instagram profilis jums parādu. Droši nāciet apskatīties arī dažādus arī skaistus postiņus, rīliņus ar visu to, kā te jau var redzēt, man liekas, acīs žilpst vienā tā, kā pati Sanita mirdz ar visu veselību un arī kā dalījās, kas ir bijis pirms tam dzīvē un kas ir tagad. Jā, tā kā ir dzīves reāls piemērs un tie nav tikai skaisti stāsti vai video, tā ir absolūti reāla dzīve, patiesums, autentiskums vienlaicīgi un, protams, Sanitiņa arī tagad dalās ar mums daudziem domu biedriem un palīdzēja iekustināt to kustību mūsu dzīvē skaisti, baudpilni, tā lai mēs iemīlam arī disciplīnas jēdzienu kā tādu no citas puses paskatāmies un vispār es esmu ārkārtīgi priecīga, ka tu esi arī ienākusi manā dzīvē un ka mums ir tik daudz jau viss kaut kas ir samainījies, sakrustojies un ka varam gan vienu otru atbalstīt, papildināt un vienkārši būt klātesoši. Tā kā Santiņas nododa vārdu tev un lūdzu kaut kādu mazu ieskatiņu arī par sevi iepazīstini. Kas ir tas virziens, tas sirds virziens, kāpēc šī kustība ir atnākusi pie tevis kā kaut kas tāds, bezmazliet kā tāda misija, ja tā varētu teikt, jā, un kā tava dzīve ir mainījusies tajā, kā kustība ir nāc tavā dzīvē. Paldies, mīļo Inesīte. Paldies, sirsnīgi paldies. Jā, mans mīļākais laikam šobrīd tas, ko es saku, kad mūsu ķermenis ir tik brīnišķīgs instruments. Tas ir tik fantastisks un mīlēt savu ķermeni caur kustību, izjust, iemācīties, izjust sevi. Tas vairo visas sajūtas pilnīgi visās jomās, uzlabo dzīves kvalitāti visās jomās, jo kas tad mums ir vissvarīgākais? Kādēļ šī te kustība un kādēļ mūsu ķermenis? Jo mēs visi agri vai vēl novecojam, bet kā mēs novecojam? Man šis atnāca par to, ka es gribu arī vecumdienās kāpt kalnos, ceļot, justies brīnišķīgi, fantastiski savā ķermenī, viegli kustēties ar baudu, nevis sēdēt sakņoposi kaut kur. Tad tas ir pats pirmais un galvenais. Otrs momentiņš ir sajust, izjust, redzēt visu skaisto, ko mums dod apkārt. Vienmēr sakot, baudīt visās dzīves jomās, un tā ir dzīves kvalitāte. Dzīves kvalitāte, kādu mēs paši izvēlamies. Kustība tā ir dzīvība, un ikdienā elementāri sākot rītu ar kustību, mēs uzlabojam savu dzīves kvalitāti, jo līdz ar to uzturs, veselība, elastīgs, psiholoģiskais stāvoklis. Tas viss ir svarīgs, lai mēs varētu veikt visu pārējo, kas mums ikdienā ir vajadzīgs. Līdz ar to es dalos ar savu pieredzi, jo esmu bijusi daudz dažādās situācijās un stāvokļos ar ļoti lielu svaru, un ir dažādi gājis. Un vienmēr esmu teikusi to, ka nepadoties, ticēt sev, lai ko arī apkārt saka.
Un man savā ziņā izdevās piecelt sevi no tādiem diezgan smagiem stāvokļiem. Fiziski gan svars, gan veselība. Nu, tajā laikā es teicu, kaut kas varētu atkal staigāt, kāpt kalnos. Un tad, kad es pirmo reizi nonācu kalnos, pēc tam, kad es jau sevi atguvu, es tev zvanīju un raudāju no laimes. Es saku, piepildījās. Un tālāk jau aizgāja plašāk dalīties ar cilvēkiem. Izskats viņš ir kā komplekts tam visam. Ja tu rūpējies par sevi, tad tas izskats viņš nāk komplektā. Par to tik ļoti neiespringstu. Protams, tas ir svarīgi. Mums katram ir svarīgi labi izskatīties. Bet vissvarīgākais ir šīs sajūtas, ko mēs varam just. Un pašdisciplīna, kas noder pilnīgi visās dzīves jomās. Pilnīgi visās. Tas ir pirmais, ar ko jāsāk. Jāsāk ar sevi, savu ķermeni, un tad solīt pa solītim sakārtojās arī pārējās lietas. Ar kustību tu esi jau diezgan daudz gadus saistīta, ja? Un kā mēs arī runājām, jā, tu skaities arī fitnesa trenere, bet kā mēs arī secinājām, tu esi citādāka nekā citi, kad, jā, diemžēl vai par laimi šī gadījumā es gribētu uzsvērt par laimi, kad ar ko tu tieši atšķiries un kāds ir tavs redzējums, ka, pieņemsim, pie tevis cilvēks atnāk vai ar tevi sakomunicē, un kas ir tā vērtība, tas, ko tu mēģini ielikt, un pēc tam viņu vedināt tālāk uz kādu izaugsmi. Tas savs redzējums man vienmēr ir tā norazonējis, tā, ka vienkārši, ja visi mums šitā domātu, tādi pavadoņi būtu, tas tur īstenībā liela nozīme. Tāpēc man tas ļoti, ļoti tā kā arī iedvesmoja. Ja tu vari par to bišķi padalīties arī, kāda tā tagad esi uzdrošinājusies būt šajās tomēr savā autentiskumā, ja tu ļoti tā kā pieturies pie tā, kam tu tici, ko tu arī pati redzi, ja? Un tas man atkal liekas, wow, tā nav tikai teorija vai kaut kas atstrādāts, bet reāli tas kaut kas tāds, nāk ārā, kam tu tiešām, kā klients to baudot, ejot tam cauri, tu saproti, bet tur ir nopietni, un tu pēc tam tur ļoti savā ķermenī, bet tiešām tā arī ir. Katram mums ir savs skatījums, un nav neviens ne pareizs, ne nepareizs. Un katrs cilvēks atradīs priekš sevis to, kas viņu visvairāk uzrunā, kas viņu rezonē. Es dalos vienkārši ar savu skatījumu, tādēļ es saku, es esmu kā pavadonis, nevis treneru vai vairāk kā pavadonis, kas palīdz iemācīties saklausīt un sajust sevi. Jo katrs mēs esam individuāls un katram mūsu ķermenis ļoti, ļoti atšķirās. Un ir jāiemācās vienkārši viņu sajust, saklausīt. Tas ir tas pirmais pamatiņš, un tad noticēt sev laikam. Man tas vairāk ir tiešām ar baudu un sajūtām saistīts un tieši nodot caur savu sajūtu cilvēkam, lai viņš arī sajustu to, lai saprastu, ka tas nav nekas smags, ka tas nav grūts, ka to var darīt sev komfortablā veidā un pilnīgi variantu. Nevis tikai tāpēc, lai būtu slinkums ērtāko variantu, bet tā, lai ķermenis justos labi, lai sāk atraisīties kustības, lai parādās viegluma sajūta, lai ir enerģija, un tad pamazītiņām solīt pa solītim vērt tagad tādas rožlapiņas vaļā. Tas ir tas laikam, ko man gribās cilvēkiem parādīt, ka arī tā var. Un starp citu, šo vienkāršību un arī jaudu vienlaicīgi jūs varat redzēt arī Sanitas profilā. Viņi arī dalās ar dažādiem it kā vienkāršiem vingrinājumiem, bet ļoti efektīviem, ja tie tiek ikdienā pielietoti. Un, man liekas, viens no pēdējiem tagad bija tieši par rīta mošanos, limfas kustināšanu. Ja, un, viņa liekas, kas ir tāds ir, bet, ticiet, man tur tāda dzīvība, tevi ieiet iekšā, man brīžiem ir tā, es varu nepaēst, bet man būs man jāatmodina ķermenis viennozīmīgi, jo tas ir labi. Ēst arī vajag, bet manā gadījumā, kad es šādi arī
ja ir jau kaut kāds skrējumais pienācis, tad es tomēr šobrīd izvēlos ķermeni vairāk vispirms atmodināt, jo tas, ka tā kā tā enerģija izcirkulē, tas ir vienkārši kaut kas ārkārtīgi skaists. Un šī pašā sakarā es zinu, ka tava top tēma, par ko tu arī, man liekas, var celties un dziedāt un gavilēt, tā ir limfa. Par to arī parādi šajā rīta rutīnā, ne, bet rīta tādā rituāla video, jā, bet tu arī varbūt pakomentēt arī par limfu un viņas nozīmi un kā tas viss ir saistīts tieši ar kustību, jo, ja nebūs kustības, limfa nekustēsies, vai ne? Un tā nozīme. Jā, teiksim, ja mums asinsritē ir sirds, tad, lai arī būtu tā pati asinsrite, mums ir vajadzīga limfa. Limfa, tas ir, tur arī visi nervi, visas fascijas. Limfa ir mūsu imūnsistēmai, viņa attīra mūsu organismu. Tā ir tā, kas palīdz izvadīt ārā visu, kas piesārņojas mūsu organismā. Tāpat arī visi psihosomātiskie bloki, jebkurš nervu stress ietekmē mūsu ķermeni, un tas pilnīgi viss saglabājas ķermenī. Un ja to nekustina ārā, nekustinot limfu fascijas, neatbrīvojās, viņš tur tādā, tāpēc cilvēki ar gadiem sakņumst vienā vairāk, un zūd šī elastība. Piesārņojas organisms, domas smagas, nav šī enerģija un vispārējais. Limfa ir ļoti nozīmīga mūsu organismā, un tas arī palīdz mūsu hormonu sistēmai, jo, ja no rīta neiekustina limfu, tad arī hormoni nekārtojas, un ar gadiem gan sievietēm, gan pēc bērniem, gan vīriešiem, gan pēc 40, gan tad, kad menopauze tuvojas. Tāpat arī vīriešiem, teiksim, ja sievietēm tur var būt dzemdes noslīdējumi, vīriešiem ar prostatu saistītas ar gadiem problēmas. Ja nekustinās ar limfu, nestrādās šie iekšēji orgāni un nekārtosies hormonālā sistēma, līdz ar to limfa ir tas, ar ko ir jāsāk. Elementāri izprināties, izkustināties, aktivizēt. Tas dod gan enerģiju, gan veselībai ļoti nozīmīgi. Un otrā tēma arī, par kuru tu gavilē un tās ir fascijas. Šis ir kā liekas nenozīmīgā plēvīte, kas viņa tur tāda, kas tur muskulīšus satur, viņš tur kaut kāds tīklojums tur ir, jā, bet ko viņa sevī nes, un ja viņu nekustina, kas atkal notiek? Teiksim, pie tiem pašiem, ja arī muskuli pārkačā, kas šobrīd ir ļoti populārs, saka, jāiet uz trenažēru zāli. Jā, ir vajadzīga fiziskā slodze, bet ir jāapzinās, vai tas ķermenis ir gatavs tādiem lieliem soļiem, tādai slodzei. Varbūt viņam vispirms ir nedaudz maigāk jāsagatavo, vai arī cilvēks. Es tur visu mūžu trenējos, esmu stipra, esmu stiprs, bet kas notiek? Tas ķermenis, viņš ir pārsprindzis, viņš visu laiku ir stresa režīmā. Tas atkal ir par hormoniem. Un atkal nenotiek šīs plūsmas. Tad kustinot ķermeni nedaudz maigākā veidā, tikai tad mēs tiekam klāt šīm fascijām. Gan pie nervu stresiem, gan pie pārslodzēm. Fascija, viņa paliek kā akmens, viņa sakabina starp muskuļiem visus nervus. Viņš ir viss tikai saslēdzies kopā, un līdz ar to ķermenis ir vēl vairāk, viņš ir sasprindzis. Tas rada ļoti lielus stresus gan psiholoģiski, gan ķermenim. Līdz ar to ķermenis paliek vienmēr stīvāks, nogroja vēl to mana un jūta cilvēki. Tie, kas to apzinās, izprot un kustina vai neapzināti kustina, tad tiem cilvēkiem ir daudz vieglāk to visu, tas ķermenis ir elastīgāks. Viņi ir tādi tā kā tīklojumi, viņus arī vajag diezgan daudz ūdentiņu dzert, olbaltumvielas uzņemt uzturā, tad viņa ir elastīgāka tā fascija kā tāda, jo viņa ir tā, kas ir tā kā saistaude. Tur ir gan visas nervu šūnas, gan starp muskuļiem viss, kas ir vajadzīgs. Nervu sistēma, nervi, tas ir vienkārši lielākie, tas ir 8 kilometri, bet vispār ir 144,000 kilometri nervi. Garš tā kā elektrības vats visā mūsu ķermenī.
Un katrs šis sazarojums, katrs šis tīklojums, viņš iet cauri fascijām. Kas notiek ar mūsu ķermeni? Jebkura stresa situācija, viņa ja saglabājas mūsu ķermenī, un ja mēs viņu neizkustinām, tādēļ ir ļoti, ļoti svarīgs šīs te kustību secības, iesildīt ķermeni, atsildīt ķermeni, ja arī ir stresa situācija, kāpēc ir vajadzīga šī te fiziskā slodze. Šis te mazās niansītes, kā to skaisti sakombinēt kopā. Tas viss atstāv iespēju uz mūsu veselību. Katrā ziņā palikt vienaldzīgam vienkārši par fascijām nevajadzētu. Tas ir ļoti nopietni, patiesībā, ja mēs tā paskatāmies. Ja tas viss, ne tikai fascijām, bet vispār. Bet, kad sāk tā bilde vairāk salikties, kā viss ir saistīts, un ja mēs sākam pasīties uz tām arī pašsajūtas, labsajūtas fiziskajām sekām, vai nu viņi ir, vai nu viņi nav, tad var uzreiz izsecināt, ir bijusi kustība vai nav. Un atkal jautājums, kāda kustība? Nu, tur vienkārši kaut ko, tikai tā, starp citu, es pakustējos, visu labi nosvīdu. Bet tā regulārā, kas man patīk, ko tu esi parādījusi, un ko mēs esam izgājuši cauri arī taviem izaicinājumiem, jā, regulāra, it kā atkārtot ļoti līdzīgi vingrinājumi, bet regulāra kustība, ko viņa izdara, jā. Un tas ir tāds wow moments, kad tu saproti, jo ir vajadzīgs laiks, jo, kā tu teici, nedrīkst, bet nevajadzētu uzreiz tā hopā, kā ejam pie 10 kg hantelēm un aiziet, kamēr kritīsim, ja, bez mazai viņas tur sāk. Tāpēc, ka tad ir stress ķermenī, un ja ir stress, viņš agri vai vēlu, tas ir tā kā motivācija, viņa ir, un pēc tam viņa zūd, un šī te disciplīna, ka tu solītim veidi, tikai tad ir šis te rezultāts. Tu nevari pēkšņi, tu vari lekt, protams, bet būs tas atsitiens un atkritiens kaut kad, līdz ar to šis saudzīgākais veids, lai nebūtu stress, tāpēc ir jāveic regulāri, solīt pa solītim, jāsagatavot savu ķermeni, jāapzinās katra kustība. Un kāpēc ir vajadzīgas tās kustības? Tāpēc, kad ikdienā, ja mēs sežam, vai mašīna uz vienu sānu sanāk vairāk, vai pie galda, vai pie datora sanāk sašķiepties nedaudz uz vienu sāniņu vairāk. Vai arī meitenes bieži vien dīvānā sēžas, parasti vienu kāju paliek automātiski atpakaļ. Kāpēc? Iegurnis sāk sašķiepties. Ķermenis ieņem laika gaitā tās pozīcijas, kurās mēs visbiežāk esam. Jo cik minūtes dienā mēs vinglojam, cik minūtes mēs atrodamies citās pozīcijās ķermenis. Līdz ar to ķermenis automātiski ar gadiem ieņem tādas pozīcijas, ja viņu nekārto diagonāls un nekustina, ja viņš nepaliek visu laiku elastīgs, tad ar gadiem šis notiek. Jo, teiksim, vienā pusē muskulis viņš saīsinās, otrā pusē pagarinās un ķermenis sāk šķiepties. Līdz ar to ir vajadzīgs šis te visas diagonālās kustības, lai visu laiku līdzsvarotu, lai ķermenis būtu harmonisks un elastīgs. Lūk, un tas ir tas, kas lieliski parādīts arī, man liekas, tavos izaicinājumos. Mēs par viņiem bišķi vēl sarunas beigās pieskarsimies, bet tur ir visa dažādība. No papēža pirks galiņiem, līdz matu galiņiem, un kad iziet visam cauri, un tad tas ķermenis, mēs arī šitām mākam kustēties, un mums arī šitā, un tad tur tā kā tāda pilna buķeta tiek iedota, un nav tikai tas kaut kas vienveidīgais. Un ik pa laikam, kas ir interesanti, arī no pašiem no savas pieredzes, kad pildot šos uzdevumus, pirmkārt, ķermenis kā atmiņa izstrādājās, un brīžos, kad ķermenis aiziet tādā vecajā pozīcijā, kaut kādā pēc inerces, tad uzreiz kaut kā paga, un tie kaut kā, arī sanitēji teica, man pat pilnīgi mašīnā citreiz brauc, var paga stāv luksforā, un tad es atkal kaut kādus paga, bišķi tā, šitā te, bišķi tā, un aiziet, kā pats viņš sāk signalizēt, izkustini pa ilgu mēs esam tā kā tādā pozīcijā. Tas ir kolosāli, ka tas jau aiziet, jau vairs pat nedomāju, bet ķermenis pats tā kā, klauvē, tuk, lūdzu, uztaisi kustību maiņu ikdienā. Var katrs iztaisīt elementāru eksperimentu. Apsēdies šādi. Es esmu skaista. Tu jūties tā? Vai apsēdies? Es esmu skaista. Iztais no mugurkaula. Jūt pilnīgi citu enerģiju. Tas pats viss notiek ar ķermeni. Tāpat arī ikdienā. Ir kaut kāds stress, vienalga kāds stress būtu. Hops, atceries, iztais no mugurkaula. Iztais no mugurkaula. Elpošana, hops, un viss sakārtojās. Vienkārši atcerēties, piefiksēt un momentāli reaģēt tajās situācijās. Tad, kad vienalga kāda situācija, atceries, iztais no mugurkaula.
elpo. Un tāda solīti pa solīti. Un arī, ka tu jau saki, smuki saglabājas ķermeņa atmiņā. Tiklīdz ir kaut kāda situācija, iztaisnoties, pakustēties, nesasēdēties vienā pozīcijā. Tas ir tas, kādēļ ir vajadzīgi šie pamatiņi, katru pirkstiņu pēdiņu izkustinām, šis ķermeņa diagonālis, lai iemācītos savu ķermeni ikdienā izjust, lai viņš nesasēžās, kā dažādās situācijās rēģēt, kā pacelt kasti. Tu uzreiz jau celsies skaistu muguru, jo tev tie vingrinājumi jau būs iestrādājuši ķermeņa šūnu atmiņā, to, kad ir jāceļ ar taisnu muguru. Tu vairs nelieksies ar apaļu muguru, tu vairs nesatraumēsies. Tāpat arī, ja tu kustināsi tās potītes, tad, kad būs slidenais laiks, tu paslīdēsi, tu viņu nesamežģīsi, tu nepaklupsi, tāpēc, ka tev ķermenis jau ir sagatavots. Šīs te mazās niansītes mums palīdz ikdienā kvalitatīvāk dzīvot. Super, jā, tas tik tiešām notiek, un rekur, cik daudz tādām traumatiskām sakām var izvairīties, ja mēs ievērojam vienkārši un arī ikdienā ielaižam šīs te kustības jau kā tādu ikdienas rituālu. Višķi aizejot pie iegurņa, nokoncentrēties sakarā ar tēmu, sēdošie darbi. Sēdošie vai stāvošie īstenībā vienveidība atkal, un tāda zona kā iegurnis, ja mēs paskatāmies vispār arī tādos tradicionālajos vingrinājumu kompleksos, viņš kaut kur tiek tā, vismaz es esmu tā pamanījusi, viņi tā baigi neizceļ, ja nav kaut kāda specifiska tēma, ja tādu kopējo kustību mēs skatāmies. Bet es zinu, ka tu viņu izcēl un pa viņu tā kā pievērs uzmanību, bet jā, un tagad arī sakarā mums arī pāru sarunu, atkal to sarunu ciklā, arī tas uzsver šobrīd arī katvērt runāt par to pašu intīmo dzīvi, mums jāsaprot elementāras lietas, kad arī asins cirkulācija nepieciešams arī būt iegurnī, un tas nav tā vienkārši es to tās lambadu padejošu vai tikai tā uz priekšu, uz apakaļ viss būs kārtībā. Īstenībā tur ir daudz un dažādas lietas, ko var darīt, bet šobrīd, teiksim, tas jautājums ir par to, tātad, jā, ko ilgstoši sēdošs vai arī stāvošs darbs, ja mēs neizkustinām iegurni, kas notiek tāpat sievietēm un vīrietim, pie kādām sakām tas var aizvest, jā, un kāpēc ir ļoti svarīgi arī tur dabūt, lai tā cirkulācija būtu regulāra un katru dienu. Tad visbiežāk, jā, ir šī sēdēšana. Kādēļ tas notiekās mūsu iegurnī? Atkal limfa. Tur ir visi galvenie limfmezgli, visas artērijas, kas savienā mūsu ķermeņa augšdaļu un apakšdaļu. Ja tur ir nosprostējies, viens muskulis saīsinājies, otrs sagrinājies, tur nenotiek nekādas asins cirkulācijas. Tad kā tur apasiņos mūsu iekšējos orgānus, kā strādās hormoni? Tad, protams, rodās dzemdes noslīdējumi, visas hormonu problēmas, visādas sieviešu problēmas. Nesauksim visus šis depresīvos nosaukums. Iet runa par to, ka vienkārši ir jābūt šai kustībai, lai būtu asinsrite, limfas plūsmas, līdz ar to uzlabojas veselību. Tāpat arī vīriešiem. Un, ja tur ir nosprostojušies šie asinsvadi un nav apasiņošana, pirmām kārtām tev nemaz nav šī sajūta, ka būtu vēlme kaut ko. Otrām kārtām sāp nogurums. Trešām kārtām visas šīs veselības problēmas. Un tur ir miljoniem mazi muskulīši. Tā tik saka, jā, tur tām bēbēm tie riekstis lieli. Un viss, un tagad ir populāri to ļoti tā demonstratīvi un sadāk. Bet cik tomēr šī veselības nozīme ir svarīga? Cik tur, kāpēc starp katru to mazo muskulīti iet cauri visi šie nervi un asinsvadi? Līdz ar to es pievērsos tam padziļinātāk dēļ mugurkaula veselības, bet tas ir tiešām tas mūsu galvenais. Tāpat arī dzīvības muskulīts, kas savieno ķermeņa augšdaļu un apakšdaļu. Ne tikai ar iegurņu jāstrādā ar visu ķermeni, bet tas iegurnis ir ļoti, ļoti svarīgs, jo viņam tiek ļoti maza uzmanība pievērsta. Un tur ir ļoti, ļoti smalki daudz tās niansītes. Jo, teiksim,
anatomiski, kā ir rastas kauziņš, ir tāds, tā kā tāds trīsstūrīts, un tur nāk cauri viņam, cauri miljoniem nervu. Un viņi iet cauri visiem iegurņa muskuļiem. Cirksnis, kāpēc cilvēks ir neiestalīgs, ar gadiem viņš nevar iztaisnot vai noliekties pie taisnām kājām. Tādēļ, ka nav vairs šo te muskuļu elastība. Un tad kāda tur vairs var būt cirkulācija? Tie vingrinājumi, viņi izskatās ļoti seksīgi un ļoti nav vērti par to cilvēkiem runāt. Daudz cilvēku par to kautrējās, it sevišķi, ja jau ir kaut kāda problēmiņa. Un es cenšos iedrošināt par to runāt, un šīs te visas kustības. Ir jāpārvar šis te nērtais solis. Bet sev daudz maz komfortablā veidā sajust kustību, sajust prieku un dzīvību no kustības, šo te dzīvības enerģiju, kādu tas atbrīvotības sajūtu nes, kāda viegluma sajūta pēc tam parādās. Un, protams, tas libido, viņš tad ļoti strauji tur arī ceļās. Un ir speciāli daudz cilvēki to veids, kas to apzinās, un es iesaku arī daudziem cilvēkiem patiesībā to praktizēt, pirms intīmās tuvības šie vingrinājumi sagatavos tevi, lai netraumētu to iegurni. Viņš ir gan vīrietim tās kustības, viņas nav vieglas, ja sieviete pamēģinātu tādā veidā kustēties, cik viņa ilgi to varētu pakustēties, tad tas nav viegli. Tāpat arī sievietei atbrīvoties, izjust, pret visi tie nervu kali, kādas tas sajūtas raisa, tad, kad tur ir atbrīvots, kādas var izjust vispār sajūtas savā ķermenī. Tas uzlabo orgasma kvalitāti, tas uzlabo šo te izbaudīt šos te tuvības mirkļus. Tas nav nemaz tik daudz, tur ir elementāra kustība, kā to var sevi sagatavot. Protams, ja tu ikdienā to dari, tad tur ir pavisam elementāri, jo tas sanāk automātiski, bet ja tu ikdienā nedari, es iesaku tomēr pamēģināt šo dažus elementāros vingrojumus. Es jau viņus dodu, sagatavojot gatavu to pašu līmfu, iekustināt no rītiem un tā. Es varbūt neizskaidroju tik dziļi katram to jēgu, to es izskaidroju, ja mēs strādājam privāti, jo tur ir ļoti, ļoti daudz informācijas. Katra mūsu ķermeņa daļa tur ir, es to redzu, burtiski daudzdimensionāli. Tur asinsrita, nervi, kauli, tādi šūnas muskuļi, fascijas, tas, kur ķermeņa diagonālas aiziet meridiāni, tāpat akupunktūra, tur no tai čī vai no jogas skatoties čakras vai jebkuram aktīvam sportistam, kas to ir veicis. Jebkuram cilvēkam tas atšķirās un cik daudz ir tās nozīmes, kā tas maina visu bioķīmiju mūsu ķermenī. Tās ir visas mūsu sajūtas, tās visas ir baudas. Tā atkal ir dzīves kvalitāte. Baudas. Ja bez baudas, tad kā? Vai tad tikai vai kaut ko tādu mums sausa, vai ne? Bauda tā iedot to, tas ir tas zieda aromāts, tā rezultāti, kad esam darbojušies, un tieši tā. Ļoti interesanti vienā brīdī ienāca man tā, atnāca kadrs. Viens cilvēks uz mūsu planētas ir neapzināti īstenībā rādījis piemēru vīriešiem. Populārs cilvēks, viņš vairs nav starp mums, bet Maikls Džeksons, man liekas, ir tas, kas rādīja mīļie vīrieši kustiniet savu iegurni vienkārši ar elementāru vīru kustību. Tā no jau arī atceries ar te filmā, ka viņš kustējās. Gurni, viss šīs te kustības ikdienā, tur ir visas ķermeņa diagonāles. Jā, bet arī vienkārši iegurnīti pakustināt, viņu pagrozot, bet tur, protams, iegurņa bļodiņas, kur nāk gurnu kaulu un viss, lai viņi būtu šī te elastība un viss. Jā, vienkārši tās kustības. Un es saprotu, ka tu mums arī kaut kādā brīdī, es saprotu, profiliņā ieliksi vai kaut kur parādīsi kaut kādas ir mazas demonstrācijas. Jā, es domāju, es sagatavošu speciālu video un pievienosim linku klāt, lai cilvēkiem būtu
šie speciālie vingrinājumi, kā lai varētu iedziļināties dziļāk, cik tas ir vienkārši, un kad ir gan sievietēm, gan vīriešiem, bieži vien vīriešiem liekas neērti šīs te pozīcijas, bet ir tāda, kad var sievietēm atrast, kas viņām ir komfortablāk, un vīrietim, kā viņam ir komfortablāk, un efekts būs viennozīmīgi gan. Acīm redzot, pildot tās kustības ārpus intīmās tuvības, liekas tā jocīgi, jo tāpat pēc tam, tāpat tur viss notiek, jā, bet, viņas ir jāpakustina tik tiešām, un tā apzināti vismaz kā tu arī saki, kad ir jāsajūt, kas tā notiek, ka tu tur pacel uz augšu, vai tu tur uz leju, uz sāniņu, tur tā, jo tā, kad mēs saprotam, kas tur notiek, tad arī tieši tā, arī gan visas kulminācijas laikā un tam līdzīgi, tas atslābums ir tik ļoti svarīgs, kad pilnīgi atslābināts arī iegurnis apakšā, mēs varam tik ļoti satraumēties vispār. Ja tur daudz kas ir saspringts, tad, protams, tur tā intīmā tuvība, viņa nekad nebūs tāda, viņa tur liksies, kā kuram, jā, bet es no sevis zinu, ka es pašā sākumā, kad man bija pieredze ar šito visu, es biju ļoti saspringusi, un pēc tam man kā tāds klikšķis Ines atslābs, un tā, hop, wow! Un kā es to agrāk? Kāpēc kas, kur, kā? Vienkārši pilnīgi cita kvalitāte vispār. Ka tur vienkārši jābūt ir visam Ir tā, ka ir tās asociācijas cilvēkiem, ja viņš veic tās kustības, vingrojot, viņam liekas, un izskatīsies tagad, tagad baigi grib seksē, vēl tur kaut ko. Bet tā ir atkal mūsu psihe vecās visādas programmas un uzliktie stereotipi un standarti un viss. Bet, ja tu ikdienā veic vingrot šīs te kustības, tad arī intīmās tuvības laikā tu jau automātiski atbrīvojies. Un tu varbūt tādā brīdī pat nepiefiksē pēc kaut kāda laika, tikai to tu sāc apzināties, ka tās izjūtas ir pilnīgi citas. Un tad tu sāc pievērst tam, protams, vairāk uzmanību, jo parādās vispirms šī te kaifīgā sajūta, ka tu tiešām baudi, ka tu māki gan atslābināties, gan izjust visāda veida kulminācijas, kad viņas iet gan spēcīgākiem viļņiem, gan mazākiem viļņiem. Līdz ar to es gribētu iedrošināt cilvēkus par to nekautrēties, jo neviens jau cits mūsu vietā par mūsu veselību neparūpēsies. To mēs varam izdarīt tikai katrs pats un izvērtēt vienkārši, kas ir svarīgāks, ko tagad padomās kāds cits no malas. Es to daru sev, savai veselībai. Es tur neeju tagad demonstrēt tikai, lai kādam iepatiktos. Tas viss ir galvā. Apzināties to, es to daru sev, savai veselībai. Prioritātes, kas tev ir vissvarīgākais? Tieši tā. Un tāpēc, mīļie, kam ir partneri, vai partneres, droši vienkārši pamēģiniet veikt šos vingrinājumus kaut vai kopā vai atsevišķi, galīgi mulstat viens no otram, bet labi. Bet tas ir tik interesanti, un kad ikdienā tas ieiet. Arī tāpat laikā vai ir trauks mazgāt vai kaut ko taisot, un citreiz tā, ka ilgi nostāvāts kājās, un es arī bišķi iesēžos ceļos, un es to iegurnīju uz priekšu, uz atpakaļ, atpakaļ, un pēc tam vīrs tā iet garām, viņš jau saprot, jums jau komunicē, viņam uzreiz tā jautrāk, ko tad tur sildi, un tā un šitā, bet saka, man jāatbrīvā tur tā visu, vai viņš citreiz arī kaut kur tur tā palmas ierējās, bet tas ir tik forši, tas ienes tādu, tas nav nekas tāds, nezinu, perversi vai kaut kā tam līdzīgi kā cilvēki. Jā, tieši tā. Un tad tu saproti, hei, viņi atcerējās par savu iegurni, viņš atcerējās par savu iegurni. Tad arī tas liekas svarīgi uzreiz, ja, un tas ir tādas mazas pilītes, kas arī kopdzīvē ienes tādu, hei, mēs domājam arī katrs par savu veselību, jo, protams, ka tad arī tādā kopīgajā tuvībā tur tā būs pavisam cita kvalitāte. Un jaunas pieredzes, un tur nekas neapstājas, tur nav nekas vienveidīgs. Viņš nāk arī tur viss zied un plaukst vēl un vēl un vēl. Tas ir nebeidzamā pieredze, ko var apgūt un apgūt. Bet tā, saudzīgi pret sevi un kopā tā kā ejot. Tā kā, mīļie, jā, nekautrējamies. No kā mēs vēl kautrēsimies? No savis tuvākā cilvēka, nopietni. Nopietni, reāli, no kā mēs kautrējamies, jā. Tāpēc pamēģinām, iedrošinām un noteikti, jā, tad arī pasakojiet, Santiņa parādīs, un mēs pat padalīsimies arī grupā, noteikti būs ļoti interesanti. Tas jau arī attiecībām ir ļoti svarīgi, jo uzlabojas arī šīs savstarpējās attiecības, jo bieži vien, kāpēc iestājas tādi atsaluma periodi, neizrunāt kautrējās, tur kaut kādas šīs te veselības problēmas. Un pamazītiņām tas ļoti satvina gan pārus, gan arī šo te intīmo dzīvi.
Tas jau viss ir tikai par labu, un līdz ar to tos attiecības viņas var iegūt jaunu liesmu, pavērties pavisam savādāk. Nu, lūk, tieši tā kā tikai mēģinam ņemam vērā. Vēl viena lietiņa arī par meitenēm, sievietēm, kuras jau ir, kuras ir dzemdējušas bērniņus dabiskajos ceļos, ja? Arī kas būtu varbūt jāņem vērā, protams, arī varbūt pirms tam, bet tas atkal tā parasti tik atcerās pēc tam, ja? Kāpēc ir svarīgi to iegurni laicīgi arī pakustināt vai tā īpaši kaut kā viņu atjaunot, jo ņemot vērā tos procesus, kas tur bijis, ja? Jo kāpēc ir svarīgi tomēr, ka viņi neaizmirst un diezgan aši viņu savest kārtībā atpakaļ, lai neiestājās. Kārtot ķermeņa diagonāles, lai iegurnis varētu saturēt, jo savādāk rodās šis spiediens, ir dzemdes noslīdējumi, urīna nesaturēšana, bet tas pa lielām ir visām sievietēm, ne tikai kurām ir bērniņi. Protams, pēc bērniņiem īpaši, jebkura sieviete pēc 2., 3. bērniņa to teiks, nu jā, ir pie tā jāpiestrādā. Tad šie vingrinājumi arī stiprina šo iekšējo muskultūru. Diafragma arī pareizi skaisti satur mūsu korsetīti. Vēderiņš negāžās uz ārnu, no tas kortizola vēderiņš, kas tur nokarājās, stāja, mugurkauls, lai nenosēžās iegurnī visi tie orgāni uz leju. Bet arī vīriešiem, viņiem jau arī ar gadiem sāk nosēsties, līdz ar to tas iegurnīts arī ir jākustina. Un pēc bērniņiem pēc iespējas ātrāk ir vēlams to iegurnīt un stiprināt šo dziļo muskultūru. Tā dziļā muskultūra palīdz šiem iekšējiem orgāniem un sakārtot un iegurnīt skaisti visu iekšā, tā lai būtu harmoniski un kvalitatīvi varētu dzīvot. Jā, tā kā ņemam arī vērā to, un ja gadienā gribas, ka kāds varbūt dzird un līdzīgas kaut kādas situācijas un nezinu, vai ir kautrējās par kaut ko tādu runāt, jo nevienmēr ir kā apzinās, ka ir problēma, bet ir grūti varbūt pat iet pie kaut kāda profesionāļa un tā, lai palīdzību lūgt, jā, tāpēc, ka, kā tad es tur runāšu, kad es tur nevaru saturēt bez mazā, ja, tā, ja. Bet tāpat laikā, es zinu, ka Sanetiņa ļoti atvērta šim visam, jūs varat patiešām prasīt, kā ir, un viņa saprot, un viņa redz, un viņa ieteiks, un palīdzēs, saliks, un, kā saka, tā kā lūdzu, vismaz ja viens cilvēks uz šīs planētas ir, kas droši jūs nenosodīs par to, vispār par neko vispār, ja, kas ir normāli, labi. Jāskatās no katra individuālā ķermeņa, un pilnīgi katram var atrast pareizās kustības, jo arī, teiksim, ejot pie ārsta, sūtīs pie 1, 2, 3, bet jau jāsaprot ķermeņa vispār, kā viņš ir uzbūvēts. Varbūt ir jāsāk tiešām ar vienkārši elementārām lietām, tur nav tik liela tā problēma, kā viņa liekās, tenī mirklītī, kādas ir tās sajūtas. Un līdz ar to ar šiem vingrinājumiem mēs to uzlabojam, sakārtojam šo, nebaidamies par to runāt viennozīmīgi. Tāpat arī izrunāt šīs vienkāršās lietas, kā vīrietim testosterons atjaunojās, cik biežas ir vajadzīgas šīs ejakulācijas, lai viņa arī atjaunotos šis testosterons un visas šīs intīmās lietas. Tā ir vienkārši mūsu ķermeņa bioķīmija, un tas ir jāsaprot, kā to atjaunot, stimulēt, jo bieži vien vīriešiem arī ir problēmas, ka tajā meklītī nav šī reakcija tāda, kādai vajadzētu būt, un kā to var attīstīt ar šiem elementārajiem vingrinājumiem, saprotot, kā vēl ko uzturā lietot, un ja ir šī vienkāršā sapratne, to visu var ļoti vienkārši arī uzlabot. Tiešām par to ir jārunā, nebaidīties par to runāt. Jo vēlreiz atkārtošos, tikai mēs esam atbildīgi par savu veselību un nebaidamies jautāt, ja mēs kaut ko nezinām. Man bija kādreiz jaunībā tāds teiciens: nav kauns nezināt, ir kauns negribēt zināt. Līdz ar to nenosodīs neviens. Un ja arī kāds nosod, tad viņš jau nav bijis tavā šķībās vai kurpēs, viņš jau nezina, kam tu esi gājis. Līdz ar to nevienam nav tiesība, ja arī kāds to saka, kam man draudziņi pastaigā manās kurpēs. Un mēs vienkārši daram to, kas mums ir jādara. Atkal mēs uzņemamies atbildību
par savu ķermeni, savu veselību, savu attīstību, dzīves kvalitāti, ko mēs vēlamies. Uzņemties atbildību, nebaidīties. Tieši tā. Un to arī darām. Paši ir uzņemamies. Negaidām no citiem, kāds uzņemsies mūsu vietā, darām paši. Vēl viens super vingrinājums, par kuru es gribēju bišķi pakomentēt, parunāt. Viņš ir ļoti vienkārši, kā sievietēm, tā vīriešiem, bet, manuprāt, es viņu saucu par priekš sevis, kad tāds asins spainis iegurni uzreiz ielīst, kad mēs paceļam kājas augšā vai uz grīdas vai arī pret sienu un bišķi paturam. Ko kolosāli notiek šī limfas attece, jā, un cik skaisti arī apasiņojās iegurnis, tāpēc, ka beidzot tur kaut kas krīt viņam arī virsū, nevis tikai uz leju. Un, manuprāt, ārkārtīgi vienkārši, nu galīgi liekas, un tur nav laika un tā un šitā, man liekas, vienkārši elementāri gan no rīta, gan vakarā paceļot kājas augšā, vai nu nevarat noturēt un liekat pret sienu vai pret dīvāni, nu ir viss visādi. Ja tu vari pakomentēt šī vingrinājuma unikalitāti īstenībā, viņš ir viens no mīļākajiem. Limfa. Limfa, jā. Limfa. Bet vēl es ieteiktu tādu momentiņu, es nezinu, vai es agrāk esmu minējusi, kas runāja tieši par intīmo un iegurņa veselību. Vēl vieglāks variants, lai nav šī stīvuma sajūta, paliekam apakšā zem iegurņa spilventiņa, lai viņš arī pats iegurnis vēl ir uz paaugstinājumu. To dara pēc bērniņa dzimšanas, kā ātrāk tas iegurnis atjaunojās, gan stiprinot šo te iekšējo muskultūru, un tādā veidā vienkārši no rītiem vakaros uzliekam kājas pret sienām vai pret gultu un paturam, un tā, ka mēs turam augšā, mēs to iegurnīt varam, tur tik minimāli to kustību vajag, kaut 1 centimetru pakustināt, mēģināt tikai sajust un pakustināt. Un jā, viņš atpasiņojas uzreiz, hops, ir šī asinsrita uzlabojās. Tā kā tiešām ir tik vienkārši vingrinājumi, tikai jāsāk darīt. Un to var ļoti labi apvienot arī ar kaut kādiem īsajām vai kaut kādām aktuālajām sarunām. Mēs esam tā darījuši, kad ar Andu kājas turam pret sienu, runājam vēl kaut kādas mums, pirms gulētiešanas, pieņemsim, runājam kaut ko vēl, bet mums ir kājas augšā, vismaz, kas ir arī forši tāds, tad arī to kopā, zini, kā kopā panesās, jā, un tas ir tā, vienmēr saka tāds interesants moments, ka to var ikdienā tā apspēlēt un tā rotaļīgi, un kāpēc gan ne, un ka tas aiziet jau tāds pats pa sevīm, jau saprotams, jā. Tas arī nomierina nervu sistēmu, nav tūska kājās, jā. Viņš uzlabo arī sirds darbību, un pirms miega tas ir arī vēl viens plus bonus, tu aizēji gulēt daudz lielākā mierā un labsajūtā, tev ir vieglāk atslēgties no ikdienas problēmām. Tam ir ļoti, ļoti daudz bonus. Liekas vienkārši vingrinājums. Es to nesaucu vingrinājums, tāds ikdienas tāds, ko mēs varam pielietot mazais knifiņš, papildināt, uzlabot šīs sajūtas, atkal gribās teikt dzīves kvalitāti. Jā. Forši, ka tu minēji to, ka jūs ap divu kopā darat vajag forši. Tas vēl ar tām pēdiņām tur paspēlēties, pieliek klāt ar pēdu kustībiņas, pirkstiņiem. Vēl burvīgāk. Jā, jo pirkstiņams arī apavos, viņi tur saguļās, sasēžās un lai pavērtu vaļā tās diagonālītes, lai notiek visas kustības, lai aiziet tālāk visas plūsmas, pakustināt šos te pirkstiņus. Vienkārši pakustināt. Un jau kāds super efekts. Tā kā jā, vienkāršām kustībām visur jāsāk ar pašiem pamatiņiem, nevis tagad man jāpērk botas, tur jāpērk zāles abonements un nezinu, kādi ieguldījumi tā vajadzīgi. Nē, sāc ar 1, 2, 3 vingrinājumiem. No rīta vakaros paturi kājas augšā. Tas neprasa tik daudz. Ir jāsāk ar visvienkāršākajām lietām. Un to var izdarīt jebkurš. To tiešām var izdarīt, jebkurš ir tikai jāapzinās, ka es to daru priekš sevis. Oi, dieniņ, jā, šie ir zelta vārdi, kas laikam mums dalībnieši jau zemapziņā no tevis nosēdies. Es to daru priekš sevis. Tas jau, man liekas, mums asinīs ir iestrādājies.
Tāpēc pārējot tagad arī pie tavu izaicinājumu daļas, tu arī veido arī dažādas izaicinājumus, dažādos ciklos, jā, iedrošinot, iepazīstinot, iekustinot, un pēc tam jau ir, kas ir patstāvīgi jau pie tevis jau kopā, ir jau tādā jau arī dombiedru grupā, arī privāti cilvēki, arī privāti, var sakot, arī es biju ar tevi izaicinājumā, un turpinu tagad vēl joprojām jau tādā, jau tālāk, tad visā iet un saprotu. Tas iedeva tādu tiešām, es nezinu, man par grūti vēl viņu noraksturot, bet tas iedeva ļoti, ļoti daudz. Galvenais bija tas moments, kad prāts sāk trakot, ko tu tur ņemies ar vieniem un tiem pašiem vingrinājumiem, bet nē, tās maģiskās 30 dienas, ja tu viņas izēji, tur sākās tāda pasaule atverās, jā. Pēc tam prāts var iet pasēdēt, labi? Jā, viņam tur jau vairs nav ko darīt. Jo tad sākās tāds wow. Tas ir tādēļ, kad ir tā kā, teiksim, tad, kad mēs arī ņemam kādu askēzīti, ir tā 21 diena. Tas ir, lai tu iemācītos jauno paradumu, lai tev saglabājās šūnu atmiņā. Un tās 30 ir nostabilizēt. Tas ir tas pats minimums, ar ko būtu jāsāk. Jo bieži vien mūsu psihe nav gatavi ceļš, ja cilvēks, es nekad neesmu vingrojis. Viņam vārds vingrot vai sports ir jau zosādi ceļās. Tad ir šie vienkāršie varianti, kā cilvēkiem iemācīties sevi disciplinēt, darot vienu to pašu, vienkārši ieviest to ikdienā. Tas ir pirmais solīts. Un otrais variants, katrs cilvēks ir dažāds, pēc tam dažādas variācijas. Es gan lieku arī interneta vidē pamazītiņām, vienmēr vairāk. Citam jāsāk ar vienkāršām pašmasāžām. Citam ir jāsāk vienkārši tikai limfu iekustināt. Citam ir vajadzīgas intensīvākas kustības, jo viņš ir pieredzējis ikdienā daudz sportot, bet nav bijusi šī sistēma. Jā, burvīgās masāžu virstas. To kā vienmēr. Tu tagad ir parokai. Viņš ar muskulīšiem, ar fascijām tāda brīvot dziļāk, un tās ir baudas tādas, ko, teiksim, arī, ja ir nogurs muskulīts, ko pamasē, vai arī vienkārši aktivizēt, vai nesanāk vingrot un pamasē, vai starposmos, tad pēc tam iemācās to izmantot jau pielietot ikdienā mirkļos, kad tas ir vajadzīgs. Un šī disciplīna, tas ir pirmais, ar ko ir jāsāk. Līdz ar to tad cilvēks, viņš pamazām pierod pie tā, ka katru dienu es to daru sev. Un tad jau var attīstīt, jau izstrādāt tās nianses, kur vajag tur pleciņu kādu iztaisnot, vai iegurnīti padziļināt, skatīties veselību, vai vispārēji ķermeņa diagonāls, vai muguriņa sāp, vai tur ceļu un potītus, un kāpēc sāp kakls, varbūt iegurnīja problēma, vai atkal otrādi, kāpēc sāp plecs, varbūt potītē ir problēma, kur jātaisno. Tad var skatīties šis te jau izstrādātās nianses vienmēr dziļāk, vairāk, un cilvēkam viņam jau ir iestrādājis tas pamats, es to daru sev, savai veselībai, un tad gribās vienkārši to attīstīt vairāk. Tas tāpat kā, ka tu veido biznesu, tu sāc ar kaut kādu vienu lietiņu, skaties, tā, testē, skaties variantus. Tāpat ar ķermeni, tu skaties, man tas der vai neder, ok, atrodam tādu variantu, šis strādā labāk, un tā solīt pa solītim tas attīstās. Līdz ar to, ir jāsāk ar šo te disciplīnu, pašdisciplīnu, iemācīties to ieviest savā ikdienā. Bet daudz cilvēku mūsdienās viņi mētājas. Viens, otrs treneris, ko tu parādīsi? Jā, un tā interneta vide ir tik pilna, ir tik daudz dažādiem vingrinājumiem. Bet vai izprot to jēgu? Un tādēļ es visu laiku atgādinu, sāc ar pašu mazāko pamatiņu, un katram atrodās savs. Vai nu vienam tā masāžiņa, vienam limfa, otram paturēt kājiņas gaisā, un tad pamazām sakārtot diagonāls. Aiziet enerģijas plūsmas. Tad tam cilvēkam, kuram ir intensīvi, viņš no sākuma dara intensīvi, un pamazām viņš sāk izprast, man vieglākas sajūtas, ir labākas sajūtas, un sāk iedziļināties. Gan tas cilvēks, kurš nekad nav vingrojis, sajūtās labāk, ir vieglākas sajūtas, ir enerģija, ir pozitīvisms, ir pilnīgi cita enerģija vispār, ko dzīvē darīt, gan tiem pašiem bērniem ar prieku.
Jā, mīlīt, bet šoreiz tu taču vari pats uzvilkt tos zābakus. Tas sāk attīstīties viss daudz vienkāršākos veidos, jo tu pats esi vairāk harmonijā ar sevi. Tad, kad tu to sev laiku velti, tu ej ar citu enerģiju dzīvē. Tu dari darbus ar citu enerģiju, tu ar citu samīļo vīrieti vai viens otram palīdz kaut kādas lietas, vai arī vīrietis biežāk grib pienākt tevi apskaut tikai tādēļ, ka tu esi beidzot pievērsusies pati sev, savām sajūtām. Tā ir tik vienkārša lieta, vienkārši ar ko jāsāk. Ar to mazumiņu, sāc ar mazumiņu. Nevis, nezinu, kā iespringt man tagad botas, sporta tērpu, vajag zāles abonementu, vai ārā skriet atkal, vajag tādas un tādas jakas. Tu vari sākt mājās ar pašu mazāko mazumiņu, pa solītim. Ieviest ikdienā, veic 30 dienas šo. Ok, pēc 30 dienām pamēģini vēl, liec kaut ko klāt, pamēģini citu vai pamaini citu. Iespējas ir pilnīgi katram. Tikai vajag sākt un darīt. Un tad kā sākt un darīt pie tevis, ja gribās tādu atbalsta pavadoņa roku klāt? Es pa mirklītim veidoju šīs te pamata challenge grupas, ar ko ir jāsāk. Tad, kad cilvēks iziet šo te pamatu challenge, šīs te 30 dienas, kad viņš ir izgājis šīs 30 dienas, tad viņš var tikt manā Telegram grupiņā, kur jau es ļoti plaši dalos ar informāciju, izskaidrojumu. Tur ir pilnīgi par visu. Gan sejas pasmasāžas cilvēki, kas prasa, gan individuālās nodarbības, gan atbild uz daudz dziļākiem jautājumiem. Es arī tāpat tai pamatčelenģā katram cilvēkam atbild uz jautājumiem, kas ir vajadzīgs, kurā mirklītī tagad atbalstīt. Tu taču vari saņemties. Paga nepārforsē. Tur ir jāskatās tas momentiņš, kurā mirklī, kuram cilvēkam kāds atbalsts ir vajadzīgs. Un tad grupiņā mēs rakstām katru dienu refleksijas, un tas ir viss svarīgākais. Kādēļ? Tādēļ, kad rakstot refleksiju, mēs sākam domāt, ieklausīties sevī, ko es šodien sajūtu. Tātad tā kustība jau ir apzināta, nevis vienkārši tehniski izpildīt ķeksīšu pēc sanitē. Nē, iemācies to darīt sev. Un rakstot šo te refleksiju, tu ieklausies sevī. Es redzu, ko tu esi jūtis, citi cilvēki, un viņi arī sāk aizdomāties. Varbūt arī es tā jūtu, es arī varbūt tā varu justies. Plus es dodu šo te atbalstus, padomus, variantus, kā vēl to uzlabot. Ja arī nestiepjās, tu nevari izpildīt to viņa. Nekas, pildi tik, cik tu vari to izdarīt. Līdz ar to šis te pamat challenge ir ļoti svarīgs, ar ko ir jāsāk. Un tad var iet tālāk, tev padziļināt tos visus variantus. Protams, var pieteikties arī uz individuālām nodarbībām, kas kautrējās. Arī ir tāda iespēja. Katrā gadījumā iespējas ir daudz un plašas. Un sekojam vienkārši līdzi, tik pa brītiņam es veidošu šīs te pamata challenge grupas, tie, kas grib sākt, un tad var tikt tālāk un jau attīstīties tālāk. Un tur mēs arī esam slēgtā vide, kur nav citi cilvēki no plašā interneta, nav jākautrēs ne no nosodījuma, ne. Tur ir tiešām tikai šī slēgtā vide, kur mēs viens ar otru dalamies, un arī tie, kur ļoti kautrējas dalīties, raksta man privāti. Kā iespējas ir katram tikai uzdrošināties sākt, apzināties to, ka to dara priekš sevis, savas veselības, un kad ir iespējams atrast katram sev visērtāko veidu, nebaidīties. Es tur neesmu darījis, man nesanāks. Nebaidīties. Ir iespējams katram, jebkurā vecumā, no jebkura stāvokļa, pilnīgi jebkuram. Runājot par jebkuru stāvokli, man arī pēdējā laikā ir tā, ka man diezgan līdzīgs arī manā vecumā meitenes, un ir jaunāks par mani arī saka, man 39, ja tā jūs saprotat, par kādu vecumu iet runa, mugura ir čupā, ceļi ir čupā, jau pakustēties ir ļoti grūti, vai arī no šāda stāvokļa var sākt. Ja liekas, ka ir ļoti, ļoti smagi. Ir kā ikdiena kaut kur, vienkārši skaidrs, ka nav pievērst uzmanību par visu iepriekš minēto, ko runājam, bet te tas variants, kā tu minēji, kad jau ir tie
cietējami, jau sastāvējami, vai no tā arī ir vēl glābiņš? Es ļoti daudz mācījos no cilvēkiem, kuri ir bijuši ļoti smagās situācijās, kā viņi ir piecēlušies. Jo viņi izprot šīs sajūtas dziļāk, jo tad, kad tu tiešām nevari, tu tik ļoti vēlies, lai tu varētu pakustināt. Tagad tu esi gults, tad, kad es biju uz gultas, es arī kaut kas varētu staigāt, kaut kas varētu kustēties. Un tu sāc ar pašām elementārākajām kustībām. Katram var atrast tiem pašiem ceļiem. Ir jāsāk pēdiņas kustināt. Iedomājieties, cik tas ir vienkārši. Tikai pēdiņas kustināt, plaukstiņas pamasēt. Jebkuram var atrast veidu, no kura stāvokļa sākt. Vienalga, tu esi guļus, sēdus, četrāpus, vari pietupties, nevari apsēsties. Jebkurā situācijā var sākt, jebkurš cilvēks. Tikai ir jāapzinās, neviens cits tev nepalīdzēs, tikai tu pats vari savu ķermeni piecelt. Nu, tad lūk, mīļie, ja atkal nekautrējamies arī caur šādām, ja sajūtas tādas ir, nekautrējamies pajautāt, kā ir manā gadījumā, bet prasiet individuāli sanitējā. Jebkurš gadījums ir variants, kā saka, bezizējas situāciju nav. Varbūt tur būs dziļāk jāparok un kaut kāda citādāka alternatīva jāpiemeklē, bet var. Var sakot, ja mēs paši gribam, tad mēs risinājumu vienmēr varēsim atrast. Un ja ir vēl atvērts cilvēks, kas labprāt palīdzēs šo risinājumu pameklēt kopā, lai drošāk un vieglāk, tad kāpēc gan neizmantot šādu iespēju. Par to tāpēc tev milzīgs paldies, ka tev nav strādāt tikai ar šādiem, tikai ar šitādiem un visam atru pārējiem. Tieciet paši galā. Es to dalos tādēļ, ka pat esmu bijusi dažādos stāvokļos. Man šobrīd, tūlīt pēc dažām dienām, 48 gadi, tas jau gandrīz vai 50. Un man bija 117 kilogrami. Un tad, kad metu to svarnos, kāda karājās, kāds bija tas šoks ķermenim, vai nevar to vai to izdarīt. Tad es neatlaidīgi darīju katru kustību, ko es varu izdarīt, kā es varu izdarīt. Un tagad tu zini, ko nozīmē, kad sāp, vai tu nevari, tu ieklausies padziļinātāk. Līdz ar to tu nenosodi arī citus cilvēkus, jo tu saproti, ka pilnīgi katram cilvēkam ir sava situācija, sava pieredze. Un nevajag baidīties, tiešām nevajag baidīties. Vienalga, cik tu esi sportisks vai cik tev ir gadi. Tāpat arī bērniem, arī bērnu attīstībā ir svarīgas šīs kustības. Mūsdienās daudz bērnu sēž pie datora. Un ja viņi redzēs, kad mamma vai tētis to dara, viņš arī sāks vienkārši darīt līdzi. To var izdarīt jebkurš cilvēks no jebkura stāvokļa, jebkurā situācijā. Tur nav vajadzīgs netur mega daudz vietas, vai gultā sākt, vai stāvus, vai uz paklājiņu, tik cik paklājiņam vieta. Un jebkur ceļojot, jebkurā mirklī braucu mašīnā, stājos ceļmalā, pat autobusu pieturā uz soliņa pasēdīties. Jebkurā vietā. Tā kā nemeklējam atrunas. Vissvarīgākais izvērtējam, priekš kam mums tas ir vajadzīgs, kas man dzīvē ir vissvarīgākais, ko es vēlos savā nākotnē, kā es vēlos justies savā nākotnē, vai es esmu laimīga. Un iemīlēt sevi caur kustību, uzlabojot šo te pašsajūtu. Jā. Es arī būšu no tiem cilvēkiem, kas no 70 un 80 vēl gados ies pa kalniem, bet es vienkārši jau vizualizēju viņu tādu. Es vispār atsakos tādu kadru, ka arī kaut kādi spieķīši un vispārējais, tas nav par mani. Es tā kā pilnīgi jau to iekšā pārliecībā zinu, bet es saprotu, kāds darbs ir šodien jāiegulda arī, lai es pie tāda rezultāta nokļūtu. Tas nav tā vienkārši hops un tur viss tur nē. Tas ir liels darbs un nozīmīgs darbs, un es tik tiešām vēlos pieredzēt, kad var kustēties. Un kad ir visi šie dažādi rīliņi video, kad seņori, vai viņi tur dejo. Viņi kaut kā liekas, ka tā kā klamzītā it kā, bet viņi dejo, viņi tā kustās, viņi kaut ko mēģina, viņi rāda to dzīves prieku, cik forši, kad ir kustība vienkārši izstaro to.
Un tas ar tāds sapnis ir būt kustībā arī visu atlikušo dzīvi un vienkārši baudīt to, cik forši, ka ķermenis jūtās labi. Iemīli sevi caur kustību, iemīli savu ķermeni. Un tu, kad iemīli savu ķermeni, tu nedomā, kā uz tevi skatīsies, kad tu kustēsies tā vai tā. Tu vienkārši jūties fantastiski. Tā ir pat jaukākā sajūta. Tas ir tik jauki redzēt šos cilvēkus, kuri nekautrējās un kustās un dara. Un mēs katrs to varam. Jā. Tā kā, mīļie, ceru, ka mēs esam maz drusciņi iedevuši tādu iedvesmas pilienu arī šajā tēmā, vispār kustībā kā tādā, kas ceļ to dzīves kvalitāti viennozīmīgi. Viennozīmīgi ceļ, cik augstu, tas būs no jums pašiem atkarīgs, bet viennozīmīgi ceļ. Kaut ne pa milimetru, bet paceļ augšā. Un, jā, ja kaut kas vēl vairāk interesē, pasakojiet Sanitē līdzi arī viņas profilā. Paskatieties, kādas būs aktivitātes, un es zinu, ka būs kaut kādi challengeņi kaut kad drīzumā, bet datumus visus skatieties, droši piesakojiet. Ja ir kāds jautājums precizējoši, rakstiet privāti, jautājiet Sanitē patiešo, un vienalga, vai tas ir pāru vingrošanas sakarā, vai individuāli, vai vēl kaut kāds, vienalga, droši izmantojiet un izmantojiet šīs zināšanas un atbalstu viennozīmīgi. Nu tālūk, un tad, ja mēs liekam uz šīs skaistās nosts arī par šīs dzīves kvalitātes pacelšanu arī noslēgsim, un patreiz sakot, turpināsim, pāriesim nākošajā tēmā. Paldies tev, Santiņš, šodien par laiku, ka veltīji viņu, un vienkārši paldies par to, ka tu esi, ka tu dalies atklāti ar savu dzīves stāstu, ar savu pieredzi, ka tas viss, ko mēs redzam šeit tagad, tas viss ir dzīves, viņš ir reāls. Viņš ir patiess, un tas ir tas, kas visvairāk iedvesmo, kā saka, jā, nav vecuma ierobežojuma, nav arī fizisko stāvokļu ierobežojuma, tāpēc par to tev milzīgs paldies. Un pašā noslēgumā īsi daži ceļa vārdi arī tieši partnerattiecību kontekstā saistībā par kustību. Varbūt tā kaut kas tā no sirsniņas nāk arī pāriem novēlēt kustības jautājumā, kā atbalstīt vienam otru. Atbalstīt vienam otru. Iemīlēt sevi vispirms vajag. Un iemīlēt sevi var caur kustību. Caur kustību rodās šī pašpārliecinātība, līdz ar to mēs neprasām no partnera un dabīgā veidā, tad mēs atbalstam viens otru, un tad tas nāk no sirds. Tad ir šīs te jaukās, skaistās sajūtas arī pāru starpā. Tā kā sākam ar sevi, ja? Vispirms mēs sev, un tad jau vispāries pakārtosies. Tā kā vēlreiz paldies tev, mīļā. Lai viss izdodas, samīļojam. Samīļojam paši sevi. Un ar tādu izplastu muguriņu taisnu, jā, skaistu. Dodamies tālāk, lai top.